Mūsdienās arvien aktuālāk un atpazīstamāk kļūst periodontoloģija, jo ikdienā zobārsti sāk redzēt un atpazīt smagas saslimšanas. Pie manis kā pie periodontologa griežās ne tikai vecāku gadagājumu pacienti, bet arī jaunieši. Pirmā vizīte pie periodontologa ir konsultācija. Tās laikā apskatām mutes dobumu, kā arī veicam radioloģiskos izmeklējumus. Tiek veikti dažādi mērījumi, novērtējam mutes dobumu higiēnu un konsultācijas beigās tiek noteikti provizoriskā diagnoze. Kā jūs mājas apstākļos varat konstatēt, ka ir nepieciešams apmeklēt periodontologu? Iespējams, jūsu smagene nedaudz iekaisusi. Viņa ir nedaudz zilgana vai izteikti sarkanākā krāsā. Iespējams, spontāni asiņo vai asiņo tīrot zobus. Iespējams, starp zobiem parādījušās lielākas spraugas vai smagenes sāk atkāpties un zobi izstās garāki. Pēc radioloģiskiem izmeklējumiem nosakam kaulu līmeni ap zobiem. Ja kaulu līmenis nav izmainīts, to mēs saucam par gingvītu. Ja kauls sācis atkāpties, tad sākusies periodontoloģiskā saslimšana. Vizītes var būt no 1 līdz 4 reizēm, kā pamatārstēšanas etaps. Pēc 6–8 nedēļām novērtējam rezultātus. Tālāk uzturošajā fāzē tiekamies 2 līdz 4 reizes gadā. Reižu skaitu nosaka rezultāti pēc pamatārstēšanas, mutes dobumu higiēna, kā arī jūsu riska faktori, piemēram, smēķēšana un cukuru diabēts. Periodontītu ārstējam visas dzīves garumā.